Tā. Tur vēl dzied. Baneris garāks jātais dēļ Černava. Par spēli pirmais, tad, kad es šodien uzzināju, ko Tukums ved uz šejieni, bažas bija. Jo viņi tabulā ir lejas-galā, viņi grib saglabāt vietu pirmajā līgā un attiecīgi uz šo spēli viņi atved 12 spēlētājs no virslīgas šodien. Tā kā cepur nost mūsu džekiem, kas varbūt ar laustiem deguniem, sāpošiem pirkstiem un nesko vēl tur parādīja raksturu, un šodien spēle bija par Nikitu, par Nikitas ģimeni. Vēlreiz apsveicu Jankovskas ar ģimenes pieaugumu, tā kā, ko es rakstīju arī mūsu komunā, kad no vienas puses ir liels, labs, priecīgs notikums, no otras puses Nikitam tā trauma, tagad gadu varēs auklēt meitiņu, un tā kā izturību viņam ar rehabilitāciju, bet par spēli, nu, redzējāt, tīkls nevienā momentā nenokustējās, bet 1-0 mūsu labā, tā kā, ko tur daudz. Paldies jums par atbalstu, kas atnāca. Svarīgi 3 punkti, jo pirmajā spēlē mēs muļķīgi nepaņēmām, tad tas nozīmē, ka otrais aplis jau ir iesākts labāk kā pirmais. Ja? Tas no manis, ja ir jautājumi, nezinu, bet Arķomam pirmais vārds tiek dots, jo viņš pievienojās un īsti intervija viņam vēl nav bijusi. Tā kā lūdzu. Visiem čau! Gribēju pateikt, ka ļoti patīkam spēlēt Latvijā līmam PPK, atgriezties pēc Čehijas tādā foršā komandā, kur džeki tā uzņem, kur tāda laba fani, forša atmosfēra. Jautājumi. Jautājumi ir? Nav jautājumu, Kiril, tev nav jautājumu? Kā patīk pirmā spēle? Kas notika otrā puslaika sākumā? Otrā puslaika sākumā viņi bija dusmīgi, izgāja, gribēja iesist golu. Jā, vajadzēja cīnīties tikai. Nu, bet to vilni atvairījām. Tas jā. Kāpēc tik bija daudz momentu, redzēja, iesist un būtu mierīgāk spēles beigas? Par maiņām, tas starta 11, kas šodien bija, manuprāt, viņš ir nedaudz kvalitīvāks uz doto brīdi nekā kas no rezerves var pastiprināt. Un, lai nebūtu tik liels tas kritums, mums bija jāsagaida tas moments, kad arī viņi sāk mainīt, lai mēs varētu maiņas likt pretīm. Jo, kā es rakstīju komunas izsūtījumā, jūlijas ar treniņu apmeklējumu bija švaks. Tā kā daudzi, kas bija uz maiņu, nebija daudz trenējušies, tāpēc es uzticējos tiem džekiem, kas ir bijuši, un viņi nepievīla. Tā kā, nu, visi priecīgi, viss kārtībā. Arčo, pastāstīja par sevi pārējiem, no kurienes tu pats esi, kāds ir tavs futbola backgrounds varbūt, lai citi arī zina? Pats esmu no Liepājas. Futbolu sāku iet kaut kur 6 gados. Mans, var teikt, treneris, kas visu man iedeva un palīdzēja, tas ir Ingus Lukovičs. Paldies viņam! Labi, laikam jā. Gaidīsim. Nākamā spēle mums ir Ilūkstē, svētdiena Ilūkstē. Kaut kas man jāapsola no sevis tiem, kas tur aizbrauks no jums. Es izdomāšu vēl, tad es padošu ziņu. Mātus nodzīt! Nē. Nelaidīs sievu mājās iekšā pa durvīm, tad ar to nevar spēlēties. Paldies jums par atbalstu, prieks jūs iepriecināt, visi pozitīvi izbaudām, ja, un tiekamies. Paldies jums!